Čau! Čau, man skatītāji! Sveiciens visiem! Čau, esmu dzīvs un vesels! Kārtībā! Esam atbraukuši Kauguru pagastā pie zemnieku saimniecības Cīrulīši. Pa šādu te ceļu. Redu tālumā ir buļļi, rekur. Tur ir govis, rekur. Traktora tehnika. Un apkārt skaisti meži ir. Patīk šī vieta. Tur mēs reku zāģējām malku toreiz tajā vietā. Tur mēs zāģējām malku tajā mājā. Forši, man patīk. Ja tiešām, kad atbrauc uz laukiem, tas maržo pēc... Tās ir govis, jā. Jau kā traks. Ragalobs. No, ceļš ļoti skaists, man patīk. Ciets. Šeit ir droši vien sabērts vēl apakšā kaut kas vēl cietāks un. Bet kā jums patīk apkārt, ne? Ļoti skaisti, man ļoti patīk šie meži. Šeit vispārībā radinieki man dzīvoja tur pa to ceļu uz to pusi. Tur. Man radinieki šeit dzīvo, manam vecamtēvam sievas brālis dzīvoja agrāk, tepatās netālu. Nu, šeit ļoti skaisti. Man patīk šāds te vietas. Es šādām vietām pārsvarā varētu, ja es savus video taisīšu, es savu lico nerādīšu, bet es varbūt pielikšu šādiem video mūziku un varēsiet vērot un skatīties, kāds mums ir lauku idilles. Un redziet, tāpatās jau grāvjos jau vēl ūdens ir, ledus ir vēl, redziet, vēl nav tie plusi. Tie plusi vēl nav tie labie plusi, kad viss kūst un viss notiekās. Tāpat redziet, sniegs ir nokusis un viss ļoti skaisti un jauki. Un šeit reku ziemas rapsis man tā šķiet ir iesēts, vai arī to ārs iekšā zemē. Es nezinu, šitādu zaļu, kas tas tāds ir. Rakstiet zemnieku komentārā, kas ir šis zaļais, kas ir iesēts un ko ar viņu pēc tam dara, vai viņu atstāja, vai viņu ar traktora kultotoru ar zemē iekšā. Interesants pasākums, godīgi teikšu. Šobrīd arī es vēl nevienu traktoru tīrumu neesmu redzējis, jo vēl ir iespējams ļoti mīksts un vēl traktoriem nevar uz tīrumu iet, bet kaut kas jau kaut kur palēnām jau parādās kāds traktors. Tāpatās. Bet saimniecības ir lielas un tālāk. Nu, vot, viens video mums bija pie Gaujas un šobrīd ir otrs video, ja? Aizbrauksim līdz Bāles stacijai, es mums parādīšu, kāda izstās Bāles stacija vecā. Tā ir, brauksim pa šo ceļu lejā, un tad brauksim uz to pusi. Tā ir virzienā. Jā, brauksim uz to pusi tad. Un priecājieties par skatiem, ko Dzintars jums sniedz, un pieliekiet lūdzu laiku šim video. Pieliekiet laiku, kaut vienu komentāru uzrakstiet un pasakiet, vai jums patīk vai nepatīk. Un cieniet manu darbu, kā es cienu, kā es izsaku cieņu pārējiem, darot kaut ko šitādu, ja? Jo, ziniet paši, kā ir izbraukt ar velospēdu, kaut ko nofilmēt ir ļoti grūti. Vārna aizlido. Nu, šodien tāds laiks, paši redzēt, saulīt ar zobiem ir. Tanī dienā, kad es braucu uz Rīgu, uz Sēnīti, tā bija tāds drusku.
Es jums parādīšu govs, re, skatieties. Skaties, re, lops, re, kur. Nāc tuvāk. Nāc iedošu tev zāli, nāc. Nāc parādies kamerā. Nāc. Nāci, meitene. Jo, re. Nā. Tātad esam laukos. Redz, kā viņas piesaist kameru, re? Interesanti, no? Viņām patīk. Ko 3 lopiņas skrieno, re? Ujā. No tā, sasveicināties ar govīm. Brazīlieši arī jūs, ja jūs neesat redzējuši tādas. Moški, es zinu, ka jums arī tādas ir. Nu, tie tālāk nenāks, vai ne? Tie ir elektrības, zinu, ka tam neriks nāk. Nu, nec. Eču. Nā. Nāc. Jo. Re, kāds man bariņš uzreiz saskrēja, ne? Re, kāds mums bariņš ar gotiņām, ar teliņiem saskrēja. Jo, kā tu melēsi? Jo. Tev jau. Jo. Viss, jau. Tā. Nu tālāk. Bišķi ieskajām laukos, ieraudzījām govis, teļus. Jā, tie. Kā jūs domājat, kas šitie pusaugu teļi vai teļi tie ir? Man liekas, tie pusaugu teļi tie ir. Jo es pats arī fermā esmu strādājis pie Ievas, un es zinu, kas ir teļš un kas ir pusaugu teļš. Noteikti ir pusaugu teļš vai šitās te. Jā. Nu, pieliek šim video laiku. Uzrakstiet savu komentāru. Es ieguvu jaunas draugus sev atkal. Jā. Tā ir. Laukos ir forši. Es pats gribētu laukos dzīvot. Tā kā tā, viss skaidrs, ja? Tā.